Labrīt, ir ceturtdiena, mēs turpinām ar Pāvilu runu. Viņš teica, mēs lasām apstuļu darbos 17. nodaļā un 24. pantu. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš debes un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņa neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūkta. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Te ir ļoti svarīga mācība. Dievs, kas radīs visu, kas ir debes un zemes kungs, nemājo cilvēku roku celtos tempļos. Un viņa neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kaut ko vajadzētu vai viņam kaut kas trūktu, bet viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Dievs dod, mēs saņemam. Tā ir viņa lielā žēlastība. Viss, kas mums ir, nāk no viņa. Viņam nevajag mūsu upurus, viņam nevajag mūsu tempļus, viņam nevajag mūsu roku darbu. Viņam viss pieder. Tā lieta ir, viņš dod, mēs saņemam. Tā kā viss, kas mums ir, nāk no viņa. Un kad mēs dodam viņam atpakaļ kaut kādā veidā kalpošanā, tad mēs nesam viņam godu. Bet tā lieta ir, nav nekas, ko mēs varam darīt, lai iegūtu viņa labvēlību. Ir svarīgi, ka mēs to saprotam. Reliģija vienmēr mēģina iegūt Dieva labvēlību, dabūt, lai viņa vaigs spīd pār mums. Viņa vaigs jau spīd pār mums. Mums jau ir viņa labvēlība, mums jau ir viņa žēlastība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Viņš mums ir parādījis savu lielo žēlastību. Redziet, kādu mīlestību Dievs mums ir parādījis, ka tiekam saukti viņa bērni, un tādi mēs arī esam, raksta Jānis. Mums jau ir viss no viņa, tas ir, ko mums jāsaprot. Nav, ka mums kaut kas ir jādara, lai iegūtu viņa labvēlību. Viņš jau viss ir izdarījis. Kā Pāvils teiks, mēs redzēsim rītdien, no viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Viņā mēs dzīvojam, rosimies un mēs esam. Viss ir atkarīgi no viņa. Viņš dod, mēs saņemam. Un tad mēs, ko mēs esam saņēmuši, mēs mēģinām lietot viņam par godu. Un tādēļ jūs bieži dzirdat, kad es mudinu jūs ar Pāvila vārdiem, nododiet sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuru. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tā, mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies savā priekšā. Sākot šo jaunu dienu, mēs atkal nākam pa taviem vārtiem ar pateicību. Tavos pagalmos ar teikšanu. Tu dodi, mēs saņemam. Tā ir tava lielā žēlastības dāvana. Paldies, ka tu lietas tā esi iekārtojis. Paldies, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis. Paldies, ka nav nekas, ko mēs daram, bet ka tu esi visu izdarījis. Un ja mums kaut kas ir, tas nāk no tevis. Paša elpa, ko mēs elpojam, tas nāk no tevis. Mūsu dzīve ir no tevis. Mūsu manti ir no tevis. Viss, kas mums ir no tevis. Un mēs visu no jauna nododam atpakaļ šodien tavās rokās tev, kā svētu upuru. Un mēs lūdzam, kungs, lieto mūs pēc savu prātu. Ņem mūs pie rokas un vadi šodien. Kungs, mēs lūdzam, lai pašķirās mums šī diena pēc tava prāta, pēc tavas gribas, lai tava valstība nāk. Dod mums spēku un izturību. Ir teikt savā vārdā, kas paļaujas uz tevi, tie dabū jaunu spēku, ka viņi skrien un nepiekūst, pārvietojas, nenogurst. Kungs, mums vajag šo jauno spēku. Mēs dzīvojam pasaulē, kas izsūtas tik daudz no mums. Un mēs lūdzam, kungs, atjauno mūsu spēkus, pildi mūsu savu garu. Svētī šo dienu, svētī mūsu valdību, dod viņam godu prātu un gudrību, palīdz viņam pieņemt gudrus lēmumus, pareizi rīkoties, darīt to, kas ir patiesa un taisnas. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par karu vietām, par Ukrainu un par Izraelu. Un mēs lūdzam, kungs, pēc miera. Mēs lūdzam apžēlojies. Mīļais debes Tēvs, dod cilvēkiem saprātu, dod viņiem sirdi. Mīļais debes Tēvs, mēs nododam tavās rokās viss, kam ir ciešanas, grūtības, bēdas, slimības. Tos, kas ir sērās, tos, kam nāve tuvojās. Bet sevišķi mēs aizlūdzam par tiem, kas vēl tevi nesaprot, kas vēl ir sapijušies dažādās reliģijās, kas vēl, kungs, netiek vaļā no tā.
tās vērtības, un mēs lūdzam, lai viņi atzīst patiesību, un patiesība dara viņus brīvus. Tā viss ir pakļauts Tev, viss ir nodots Tev, un tagad kopā mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ceru, tas būs atkal rītdien.